Lietotājs iepazīstināt patiesībā arī par izmantot kaut ko tādu. Jā. Jo tev varbūt nāk kāds students, tāpēc nevajadzēja man akut tieši kaimiņu mājām vienpusīgāks. Jā? Jā. Nu, ko tad tas? Man teica zvan... Laukos? Nē, nedužos. Pašos. Viņš saka, ko tu dari, skatos filmušā. Tā māja deg. Nu, sāk viņam viņi dod iekļaut, cik mūsu māja deg. Mūsu mājā ir uzdegts. Es savu pie lokas, ka es visu jau mīļu galvas. Jā. Un skatos, ka kaimiņu mājā tieši. Viens. No elektrības aizdegās rozeti. Vienkārši vecs bija. Aizdegās un kaut kāds vecs vīrietis. Vec kaut, nu jā, medicīnisko palīdzību vajadzēja. Tā ir privāta māja vai? Nē, daudz ir māja. Jā? Zai izgāja. Kurā ielā? Pastielā. Kur tu dzīvo tiem Pārma tieši pārma. Pretī. Jā, nu saka, teicies, ka mūsu mājām, bet mums cits tieši vēl, kas strādā un brālis. Viņš saka, jau brauc un patiesi pastila 12, viņš saka, man jau karsti palika. Ne, jā, es dzīvokļi jau ļoti novietojās un viņu taisīja remontu, kas saka, samaina visu, es jau visu tos mājās. Tās elektroinstalācijas visu. Jā, bet tu tās mājas ir vēl vecāks, ka mūsē, jo manē jau vispār nebija tik vecs. Tur vismaz to jāizmanās, man ar tas virtuvē, ka viņš konkrēts ir. Tā kā nu labāk. Cik tur vajag? Pēc vakardienas, jā, es tā domāju, cik vajag. Bet vēl, piemēram, ja būtu kaut kāda iespēja tev braukt uz kaut kādām mūsu organizētām apmācībām tieši par datu bāzēm, tad interesē vai neinteresē vispār? Tas ir atslēdzēt, varbūt kaut ko nostiprināt, jo, nu, varbūt tā, ka nevienmēr visus zināt, ko vajag. Es pateikšu, godīgi tā kā šogad tā kā dēļ to, kā ir darbi, bet jā, nu... Nē, bet kā vispār, ja būtu iespēja vēlāk? Tāpēc ne, Tu toreiz bija pieteikusies, kad nāc ir pagājuši vēl kad bija gadīne vai Es tagad bija un to mājas patvērtme ļoti interesanti. Un tieši mēs bija no Salāniem vai Hebrīda, ja? Mājas patvērtme? Jā, ļoti interesanta konference. 11. oktobrī bija. Viņa mums aizsūta par pastu. Māja, nu, inbokta, vienkārši parasta. Kurā vietā notika? Jā, viņa bija iekšējā ministrijā. Iekšliet? Jā. Nezinu, var jau būt kaut kāds. Un viņa piedāvā, jā, un starp citu varēja pamanīt, viņa piedāvā izbraukāt, un viņa vēl samaksāt naudu, un viņa vajag plācina, jā. Mājas patvērtme, tu lietas. Ko? Mājas patvērtme. Ko tad? Iešliet mums mazliet. Nē, jau izstāst, ka kaut ko. Ines, viņam šobrīd nav. Bārdam? Tagad pišķi. Un tas ir vienā, kā jau nu, to viņa mums iedāvāja. Jā, to viņa mums iedāvāja. Šito es zinu. Jā. Es patiesībā tā organizācijā sākumā biju. Un viņas darbojos. Tas notikāja. Jā, un tieši bija tā, ka, nu, atkalpība bija ļoti liela, jā, un ļoti interesanti. Tas bija bibliotēkā. Tieši bija bibliotēkā. Tieši bija bibliotēkā. Nē, viņa vienkārši aizsūtīja uz lauku bibliotēkā. Pats pēdējais, jā. Jā. Viņa tieši, ka nav, ja ir būtu ar mani. Tā lai darbojos. Jā, bet es atceru, kā viņa ir šī tā ir kaut kāda sabiedriska organizācija, tā ir kaut kāda tēma, kas... Tā ir organizācija, kura, var sakot, rūpējās par šajām visiem cilvēku izniecību, par patvērtnētājiem, ielu bērniem, viņiem tagad būs tāda nākamā, es nezinu, sociālā nesadotā grupa. Nu, var sakot, tāda... Bet es nevarētu ar viņiem arī kaut kā sakontaktēties. Tieši tā, un viņi, jo tāpēc ir tā, viņam tagad ir projekts, viņam ir nauda, un viņi pa brīvu, viņi paši brauc, viņi paši teik, un visu, viņi teica tikai lūdzu, un variet tiek uz to Jolkina autoru, ko konkrēti rakti par tiem, kas, nu, upuriem tirdzniecība, jā. Ļoti. Un tu jau katrai, nu, pa savām jomām, nu, tiešām bija tā kā aizbraujuši parasti, reizi viņa tā kā grib lektori, kas jums uzstājās? Tur jau daudz vieta lektori. Bija Baigies arī? Baigies. Baigies arī. Tā man šeit vēl vietas. Jā, un tā ir vienu kārtībā diena.
Pantera acis. Kas ir par palīdzīs? Četri kolorija. Nu, tur ir pie brāzes. Tas ir pie ministrijā. Jā, tas ir. Tad pilsētas migrācijas Labi, Es jau, man jau bildi arī iet jau uzteici. Labi, ejam tālāk, jā. Lūdzu, atceries arī to, ka mūsu mājaslapu vienmēr atceries, jā. Jūs jau visi skatat un arī papētat, kas ir novodu bibliotekās, gan tie plāni, gan arī kādu pasākumi. Atceries, lūdzu, arī, ka mūsu mājaslapā, tu jau ļoti labi, mēs tev vienmēr uzteicam par to, ka tu atceries par mūsu mājaslapu un iedod par savām izstādītēm informāciju, nu, ko ielikt. Mēs jau arī tas tā jau ļoti labi, un to tu jau dari. Nu, ja ir varēšana, nevajag aizmirst, ka mums ir Nacionālās bibliotekas mājaslapa, ka mums ir mūsu Latvijas biblioteka un daudz mājaslapas, kuras tāpat var apskatīt, ko dara valmierieši, jā, ko dara Ulpenē, kas mums tā vairāk tuvāk un gribētu to zināt. Atceries, lūdzu, ka Jelgavas zinātniskās bibliotekas mājaslapā ir informācija par lauku biblioteku atbalsta biedrību, un tur biroti sadarbojās ar Ģeņģi Pungu, un viņas par kopistisku sataisīšas. Tur ir arī visi grāmatu svētki parasti. Visas programmiņas var izlasīt, tā kā mūsu rīcībā ļoti daudz tādas profesionālas mājaslapas, kur mums tikai ir vērts. Jā, kā tev ir Olga biblioteka.lv? Tur ir kaut ko līdz iekšā, tagad jums bija pie Sandri. Jā, panācījās. Jā, bija pamati, un es lieku te pēdējie jaunie. Es nelieku no visu galdu īstam iedomāt, ne, tikai to pēdējo. Jā, bet kā tagad ir, nu tā, lēnām nācēs, jā? Jā, lēnām iet, un mums taču turēja tā, ka mēs matiem viņa arī atpēja materiālu, un toreiz, nu tā, lēnām. Tas palīdz, jā? Jā. Jo īstenībā, nu jā, katrai to nevajag obligāti katru nedēļu, vismaz ceļas mēnesi, jo tilp kaut kā aktuālāk, kas tā tur notiek, lai zināt. Jo, nu, tas ir tomēr, ko arī cilvēks skatās. Vienīgi, ko ir grib, es speciāli nobildēju, tādu smuki bija laika fonu no ārā, es gribu nomainīt bildi, nu, man to neidod ārpusē. Tas ir savu profilam bildi, jā? Jā, es tur kaut kā tā kā... Bet tu uzvaicās Sandrai Vīgantei, jo es domāju, ka jāvar nomainīt, jā. Zini, mums vēl Zanes par to Nu, jā, viņa taču tieši Zane taču arī kursos bija. Zanīti tagad tā kā slimo, nezinu, vai šodien būs. Bet es sazvanies ar Zani vispirms. Jā, ar Zani tev var. Ja nevarēs, tad Zane tālāk sādu uzreiz jau vai trauksēt. Tieši nevarēmējot. Jā, protams, ka Zane. Labi. Jā, par šo biblioteku. Tas īstenībā labi, ka tu darbojies, jo tas ir, Nē, tad viņi iet ātrāk, viņi, paši sākumā iet lēna. Es domāju, ka serveris uzlabots ir. Jā. Jo sākumēs arī bija, tāpēc jau arī varbūt bibliotekā neko tur nedrīk, kā viņš bija lēns un iesmīgi. Jo, tas ir pacietība prasa, un ja tev vienā vēl 10 darbu, kas jāaiziet, tad no liekas serveris.